Es vēl vienu uzlīšu, tev varēs kā ciferu uzlīšu. Vai visi piedalās? Tā kopīgiem spēkiem bijušie kuldīdznieki, tagadējais Baltijas basketbola līgas čempions basketbola kluba Ventspils spēlētājs Ronalds Zaķis un viņa komandas biedrs Latvijas Nacionālās valstsvienības spēlētājs Mārtiņš Mejers, kā arī Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņi pie Kuldīgas centra vidusskolas novietoja jaunu, modernu basketbola grozu. Pateicoties Latvijas basketbola savienības iniciatīvai, viņi piedāvāja tādu iespēju, kad viņi dāvinātu mūsu pilsētai, novadam šo basketbola grozu. Mums tikai jāizvēlās vieta, kur mēs viņu novietosim tā, lai varētu izmantot jaunieši un visi, kas vēlas, ne tikai jaunieši. Es domāju, ka tas ir lieliski. Es domāju, ka ir iespēja iekšā ir manēži, iznākt, ka vasarā saulīt spīd, iznākt ārā pamētāt bumbu. Priekš manīm, piemēram, viņš ir ļoti īpašs. Piemēram, man nav ko darīt mājās, es atnāku pamētāt. Tad priekš manīm viņš ir īpašs. Es domāju, ka katrs, kurš gribēs atnākt uz šo grozu pamētot, es domāju, ka viņam būs kāda doma, kāpēc viņš ir atnācis. Tūlīt pēc atklāšanas, protams, jaunais grozs arī jāiemēģina. Rītīgi labi sarēšu, bet skolas laikā starpbrīžos nāk mājāt. Uz zāles grozu tad jāņem līdzi treniņu terps un ir jāiet uz to zāli, bet tagad es varēšu nākt ārā un visam tam pašam drēbiem mētāt. Foršas var redzēt basketbolists profesionāls, kurš parasti redz tikai pa televizoru, bet tā dzīvē redzēt. Cik es zinu, šajā rajonā nav tāda groza un tagad varēs šī rajona bērni nākt uzmētāt arī pieaugušie saviem bērniem. Haralds Jansons basketbolā trenējas jau 6 gadus. Šajā sporta veidā viņam visvairāk patīk tas, ka jādarbojas komandā. Tāpat neviltots prieks viņam ir arī par jaunā basketbola groza uzstādīšanu. Man tas ļoti patīk, jo tas dod maziem bērniem izaugsmu. Un, kad viņi aiziet līdz zālē, tad viņi skolas laikā pat var uzmest pa grozu. Es arī šajā skolā mācos, tagad pa starpbrīžiem varbūt pat nākšu. Jāpiebilst, ka basketbola groza uzstādīšanas vieta šeit pie Kuldīgas centra vidusskolas nav netīši izvēlēta. Centra vidusskolā šeit ir ieplānots pavisam tāds aktīvās atpūtas laukums, kur tieši streetbols būs uzlabojumi. Pašlaik kā šeit izstāsts vēl nav paveikts, nekas ir tikai projekts izstrādāts un vasarā šeit notiks tieši seguma mājiņa. Būs skaists bruģīts un arī vēl dažādas citas aktivitātes šajā iekšpagalmā tiks veidots. Šāds dāvinājums jauni basketbola grozi ir Svedbank Latvijas jaunatnes basketbola līgas ikgadēja lielās talkas tradīcija. Ik reizi pie tādiem tiek 3 Latvijas vietas. Šogad Sijā Kureks dāvātie basketbola grozi uzstādīti Kuldīgā, Talsos un Rīgā. Maruta Dene, Ieva Benefelde, Alans Peševics, Skrundas televīzija.